Ko? Čau visiem, jauns video. Esam Biķerniekos. Es ar te rīkotajā dragreisā kopā ar Mēderu Expo. Tas, man liekas, ir tā daudz. Vienmēr dragreisā ir nenormāli daudz dalībnieku. Nenormāli. Ir pilns, ir viss kaut kas tāds, kas sen nav redzēts. Ir Jānis ir ar savu esīti. Cūka ir, zinu, ātrākajai evolūcijai jābūt. Ir Jomas kupe ir, pilns ir. Bet jā, es esmu vēl projām ar Pasātu. Pasātam vakar uztaisījām uz ātro izplūdi, jo mēs labi zinām, kas notika Jelgavā dūmiem. Bet es biju gudrāks, es nesaplēsu haubu, es nopirku citu haubu vienkārši pa budžetiņu. Jā, izplūtējs ir tur. Šoreiz braucu viens pats esmu, sīkais filmē, bet viņš ir sīkā bebis, vēl remontā un vēl domājam, ko vispār darīt. Diemžēl, jā. Jā, un Auģiks arī būvējās. Tagad ir tas moments, kad es ceru, ka man jaunadēļ atnāks skaltie klaņi. Ir jau pasūtīti viss, gaidu, kad atnāks paciņi. Un kaut kā tā, esam izkrāmējušies viss. Mums ir vēl viens uz mūsu paklājiem bembis uzradies, jā. Es īsti nezinu, kāds ir stāsts, bet jā. Tā kā es pat īsti nezinu, ko apstāstīt. Pasāds kā pasāds. Pasātam ir vēl apakšā interkulers ielikts. Es man liekas. Eku, te nav restīts taisni. Ir Auģika interkulers iebāsts. Un lai es pateiktu, kad iet labāk, es īsti nezinu. Nē, jā. Ir Auģikā ieplūdīja ielikta. Bet neiet, man ir problēma. Man gar turbīnu un izplūdes kolektoru bišķi pūš garām. Vakar es to pamanīju, blīvs vairs nevarēja paspēt dabūt, un līdz ar to turbīnu nenorāvu nost. Un brauksim kā ir šonedēļ, pa nedēļu, jāuzliek jauna blīvīte, jāizbrauc saregulēties, un nākošu sestdienu mēs Pasātu zinām uz stenda. Izmērīsim, cik tad dzirgi ir ar to turbo viss. Reiķinoties to, ka pa lielam tas viss tāpat ir skaitās vēl joprojām manā izpratnē stoks. It kā kulers ir, bet kamēr tā turbīna neko nepūš, tikmēr jau nemainās. Droši vien vairāk šodien es runāšu. Sīkais droši vien piefilmēs visu, kas mums te fonā notiek viss. Un viss tās laiks ir afigēnais, ir ritīgi labs, viss ir labi. Un kaut kā tā. Braucam, skatāmies. Es tā kā muškungs, asprātīgi huņu dzenu netā telpai, kurā mana behiņa vaļā duris svēru metālu. Laiks ir ielās dodas slazdus izdoģot, vai perīti doģu prosta luksaforā izkosprot. Esmu brīvs, ne būrī iesprostots, man iedod to, kas aizliegts un ko nedrīkst lietot, ko? Meņķārs radācijas manās cerība, jo apzinās, ka behārs ilgāk par termiņu ir derīgs Old Spice. Veicīt paduši, kas man nesvīst, es esmu netīs, bet dzinu to jauno derību kopā ar Emilu nahuj. Vajag visu darīt mierīgi, kopā ar Devilo, Emilu un Emilām netīros paliča pēnīgs. Pastaigs pa tumšu ielu, acīs tuša, un vēl izlāze līdz, kā nolādāta biela viegla ar glauku nogalināt. Nevaru pat mušu vienu, lai spērtu pēdējo soli, man jāpaņem ir dušā liela. Kačā savu dvēseli, kačā savu dašu, kačā savu mēteli, kačā savu prātu. Es tā kā muškungs turu ūzu aizdomīgi garu, saimniekoju savā zemē, kaut citi sauc par ganu, neķer alvē citus fokusēts uz to, ko daru. Pirmais savā dzimtā ar hedonisku garu. Bet vai tu redzēji visas bēres, kurās bija par vedēju? Palikt tur un apstāties es varēju, tomēr sēra sabaroto panākumu dzinēja. Saprotu, ka reizēm pieķeros, skait sevi rudenī kā cāļus un piemetos. Raksta tukšu rindu gan jau. Gaidi kaut kādu komentāru vai ne no maniem? Jā. Es nezinu. Visi it kā labi. 3 vajadzēja būt sapulcei. Sapulce bija 4. 4 cauri, tūlīt ir 5, vēl neviena mašīna nav izbraukusi.
organizēšana tiek. Nezinu. Gaidām. Jā, un tu esi salikts starp kādām mašīnām? Starp kaut kādām M-kām. Starp šādu M-ku un to M-ku, un es zinu, ka tā ir ļoti jaudīga. Viņai tur ir hibrīda turbīnas un tā tālāk. Man visa mašīna nav tik vērts, cik šeit riepas. Bet es braukšu. Sagulis, man liekas, no tās stāvēšanas un gaidīšanas. Bet nu vismaz labi sāk visu kaut kas kustēties priekš. Bet jā, te ir tā. Tu un M-kas. Jā. M-ka. Jaudīgs, auģīgs. Pārsāds. Pasāds. Jā, žēl, ka es neesmu, ka man mašīna neiet. Būtu forši. Bet nu, ko padarīt? Mana bija M-ka. Jā, būtu mana bija M-ka. Mēs nevaram īsti atļauties, tāpēc mēs ar vada pie S4 un vada pie M-kām braukājam. Gaitai. Nu, man jau tehniski ņemot ir pēc papīriem man ņemot ir ātrāks no 0 līdz 200 nekā M4 mans, kas manā gadā nāca. Tas tā, viss zināšanai. Jā. Ar ko teik pa laikam kaut kas skatījos? Regula čakarējās vai ko? Regula atkal čakarējās. Ir kā ir. Bet dalībnieku baigi daudz. Bet es atbraucu tādu pasākumu skatīties. Tiešām žēl, jo te ir tiešām šodien, ko redzēt, ir vienkārši pilns. Tas sākums vienīgi tāds jau Jā, es domāju, ka ļoti daudzi no tā nogruši, ka nekas nenotiek un kavējās viss. Jo tad ātrie nebija, tad kaut kas vēl nebija. Višķi tāds maziņš bardeks, bet vismaz ir treniņi kaut kādu. Var pabraukt. Es nespēju, ko es pasātu. Ar mehu dienās man likās, es saprotu, tagad es nesaprotu, ko es daru. Pagaid, kad iekāps atpakaļ Audikā? Tā būs ir pasaule. Tas, kas viņā iekāpš atpakaļ, ir tas, ka viņš jau būs bišķi jaudīgāks. Jā. Es nemācēšu prom.
redzat. Tā kā, jā, sākam braukt. Kā jau redzējāt, es skriešos ar Xu M23 kompeti. Es vairs tos garos trakos nosaukums pat nemāku izrunāt. Jā, atceries, man bija jārunā skaļāk, jo es pēdējā video jau pamanīju to, ka jūs man šitādā variantā slikti pēc skaņas uzminiet, kas tā bija pa mašīnu. Tā kā jā, es ceru, ka jūs priekšē arī redzat ļoti smuka ceška. Neteiksim, ka TD-ška, jo es zinu, ka tā toši nav TD-ška un viņai 4 izpūtē, tātad tā ir M-ka ceška. Un, jā, no meku dienām nav braukt, bet aizmirst. Tā kā jā, kā redzat, jāatcerās pa logiem, biju piemirst. Starti patīk. Tā ir bomba. Tā ir bomba, kā Passats lec startos. Pirmais ir uzbraukts, jūs paši redzējāt, kā man patīk kāds Passats izlec. Viņš tik smuki izlec un aizlec uz priekšu. 60 feet ir vienkārši puķi tālāk. Nu, ir jau labajās riepas, ir jau viegli diski. Šitās nav tās. Diski pareizi. Diski pareizi. Un izpūtēji caur kopu, tas dod jaunu. Bet caurums izgriez pa mazu priekšā izpūtēji. Bišķi atklāsts ir. Bet jā, sarunāju nākošo braucienu. Nevis šito, kas būtu, bet tā nākošo ar sarkanās kupēšķalu, kas arī šodien nav kupē, bet ar 5. Divnieks dīzels. Pastīsimies, viņš ir vieglāks, bet viņš ir vieglāks no lielāka tilpuma. Tikai jā, bet jūs redzējāt, kā mums gāja? Viņš startā, tā kā viņš atškriet, viņš ielika 2. un ar 2. sāk Passats izlec tāpat. Viņš pat pusē vēl man nebija garantīts. Laiki kādi bija? Lapiņas tev atnes? Jā. 9,7, ne, 9,3. 9,4, jo ir 9,398. Kur ražas 9,4 sekundes braucu 201 metru. Un kādi tev bija laika rauģi, tu atceries? Tu brauci zem 10. Man bija labs brauciens bija zem 10. Labs brauciens bija zem 10. Nu, man jau arī tagad ir zem 10 un diezgan zem 10, tuvojās jau 9. Tad teorētiski Passats iet labāk kā tev Auģiks. Jā, bet man jau Auģikam bija vispār tikai taisnā truba. Nu jā, bet te arī vēl joprojām ir oriģinālās turbīnas čips. Tur jau nav sačapots. Nu 30. redzēsim. Jā, tiek no 30.
kārtīgās kā man, bet nu vismaz par pazīstamo kādu. Izslēgājamies ceļu prom. Karsti, silti. Jā, viss ok. Bet cik daudz dalībnieku diezgan ilgi sanāk rindā pastāvēt, lai izbraukt. Jā, es skatos ļoti ilgi sanāk cilvēku rindā stāv. Es neesmu, es tagad domāju izbraukt, tad uzņemt laiku, cik ilgi paiet laiks, kamēr nostājās, jo jā, pienācis jau 3. brauciens. Jums plus tas ir ātri, man tas ir bišķi pastāvēt rindā, jā. Tajā pusē ir loks jau tā aizkvēps, ka tur varētu uzskatīt jau par tonējumu. Stāsts bija labs. Silti. Ir maz aizāk, ka tad mironīts iet uz beigām. Tagad beigās tas stūri sāka bišķi pievirrēt. Pagājušais aļķāši teikt bija, ka mironis gāja uz beigām. Bet jā, paspēja saķert. Tas bija diezgan paredzami. Pienācis nākošais brauciens, un par ko mēs skrienamies pret sarkanās kupējas. Čali, jūs jau esat mūsu video viņus redzējuši. Jā, viņš šodien arī nav kupē, viņam arī viņi ir remontā un uz apkopītēm. Viņš tagad ir ar savu ikdienas A5, 2-litrīgu kvatra. Droši vien čipis un kaut kas jau ir. Un mēģināsim, jā, uzskrēties. Kā būs, tā būs. Šodien neesmu vēl pagaidām nevienu vinnējis, tā kā. Noskrējām. Pirmā mašīna, ko noskrēju šodien. Mērķis izpildīt. Like it!
braucieni ir beigušies. Pasāds izturēja, tur ir labi. Paši redzējāt. Pasāds man vēl joprojām pārsteidz ar tos, ka viņš zolīdi iet. Nākošais reiz tiekamies standā. Skatīsimies, kas tur būs. Tur droši vien atsevišķu video netaisīsim. Nezinu, kaut kur ieliksim to pa vidu. Te ir Reika pēdējā brauciena laiks, iekais atnes. Pēdējā brauciena laiks, reakcijas laiks 0,075. Tas ir perfekts reakcijas laiks priekš dragdējas. Kāds strādā? Nezinu, ka tu laid uz zaļā vaļā, bet tas pēdējā dzeltenā. Un es laiks stāvot, šito esmu piefiksējis, ka tagad pieglis ir tas, ka vislabāk laist pēdējā dzeltenā vaļā jau. Bet es jau mārēju, kurš ir dzeltenā lampiņa, kur ir pēdējā pirms zaļās. Tā kā, jā. Skaļi. Ko es varu pateikt? Pasākums jau forši, viss labi, bet organizācija bišķi piekliko ir, kur strādāt. Es ceru, ka džekiem rokas nenolaidīsies un turpināsies, jo apmeklētība uz Draģi ir vienkārši milzīga. Tā, ka es zinu, ka beidz noslēdz jau to kvalifikāciju, jo bija pat daudz, jo sapratu, lai es nevarēšu izbraukt. Un jā, tad līdz ar to, cik ir tik daudz dalībnieki, tad sanāk ilgāk tajās rindiņās pastāvēt, bet ir tā vērts, ir tik daudz visādi projekti izvilkt ārā, kas Latvijā ir, ko īsti nezināja, kas ir jaudīgi un viši galvā būs. Un jā, un pateikt, tā jau pasākums forši visu. Es ceru, ka rokas nenolaidīsies un vēl kāds pasākums viņiem būs, jo zinu, ka viņi rīko vēl savādāk veidu pasākumus. Es domāju, jūs paši jau zināt, kādas tās izdzīvošanas vispārējo. Un, jā, tiekamies 13. jūnijā. Jūnijas, vai ne? Jā, jūnijas un Black Unicorn pasākumu, tur mēs arī būsim. Es būšu ar Pasātu, Sīgais būs ar tēmu. Varbūt. Ja nebūs, tad būsim tikai ar Pasātu, jo Auģiks Ošana vēl nebūs gatavs. Auģikam viss briest un to. Es ceru, ka tev video patika. Ja tu kāds ir nostiesis šitik tālu, viņi iespied laiku, piesupo un visu pārējo. Jā, ceru, ka patika. Čau!